Tad vēl jautājums saistībā ar NATO. Nu, vai un kas liek domāt, ka NATO līdzīgas situācijas gadījumā aizstāvētu Latviju pietiekami spēcīgi? Un vai tādā gadījumā neatrastos kāda valsts, kā tagad, piemēram, Vācija un Francija, kas teiks, ka nevajag liek iet uz konfliktu ar Krieviju, jo arī Ukrainai Ukraina sargā dažādas starptautisku līgumu, piemēram, atomieroču iznīcināšanas laikā noslēgtais Budapeštas memorandums, kurā ASV parakstīja garantēt Ukrainas neatkarību. Jā. Amerikāņi nepieļaus situāciju, ka Latvijā iekšpolitiskā situācija kļūst nekontrolējama. Un ka Latvijā varētu notikt nacionāli radikālu spēku nākšana pie varas tādā veidā, ka tas notika Ukrainā. Līdz ar to Latvijā tāda situācija nevar būt. Nu, ja amerikāņi to nepasūta, ja amerikāņi to pasūta, tad jā, bet amerikāņiem tas nav izdevīgi. Tā kā es saku, ka tas nav iespējams. Un galvenais ir Latvijas uzdevums, ir iekšpolitiskā stabilitāte, sabiedrības konsolidācija, kopējo mērķu un uzdevumu īstenošanā un sasniegšanā. Saprotot, ka tā Latvija ir visu mūsu kopējās mājas, visu to, kas te dzīvo. Ja? Un nekāda humanitāru vērtību uzspiešana ar spēku, vai ar likuma spēku, ja, un ar represijām, viņa ir pilnīgi pretēja reakcija uz to, pretējs rezultāts. Ja. Ja to darīs ar spēku, tad var būt pretspēks. Ja. Un īpaši nevajag aiztikt bērnus, jo vecāki bērnus aizstāvēs. Nevajag to darīt. Ko Latvija iekšēji var darīt, lai aizstāvētu, stiprinātu valsti un tās aizsardzību pret Krievijas informatīvo karu? Ja. Lai stiprinātu valsti, Latvijas jebkuram iedzīvotājiem vajag būt lepnam par savu valsti, lepoties ar savu valsti. Nu, kā mēs lepojamies ar saviem sportistiem Ziemassvētkā? Mēs taču lepojamies. Nu, ja tā mēs lepojamies gan par Latvijas rūpniecības tās sasniegumiem, par skolām, par bērndārziem, par augstāko izglītību, par atpūtas iespējām. Mēs lepojamies, ka mēs esam ar vislielākām algām Eiropā, ka mums vislielākās vecuma pensijas Eiropā. Nu, tā ir tā stiprināšana, ja, ka tas ir tas, kas mums jādara, ka mēs mīlam kultūru, jebkuru kultūru, ja, kvalitīvu kultūru. Ja. Mēs to atbalstam tādu, ja. Bet mēs 500 000 iztērējam eiro gadā, lai vecpilniekiem būtu pieejama profesionālā kultūra, ja, lai viņi nejustos, ka viņi dzīvo kaut kādā mežā. Ja. Un lai tā biļetes vidējā cena būtu 4 eiro par vienu profesionāls izlaides apmeklējumu. Nu, tas arī tajā ietilpst iekšā. Ja? Nu, tā. Bet savukārt, ja mums gadā 20 000 aizmūk no valsts, nu, tad nekāda stiprināšana te nav. Tas ir protests nevis ar akmeņiem, bet ar kājām. Nu, tā. Labi, ka tā. Nu, 20 000 ietu kaut ko ieņemt, viņi ir ieņemti. Jūs saprotat? Mums jau nav tādu spēku, lai noturētu tur, nezinu, parlamenta ēku vai ministru kabineta ēku un tā. Un, ja runājam par informatīvo, nu, tad es jums pateikšu tā, šobrīd, ja skatās to, ko Latvijas valsts televīzija rāda, ja, nu, tad tas ir vienos vārtos, ja, nu, pilnīgi skaidrs, ja, vienos vārtos. Tad es paskatos vienu kanālu, Latvijas, nu, vienos vārtos, absolūti, ja. Nu, tad paskaties arī Krievijas, pie tam viņiem dažādi tie kanāli, aha. Tur cita informācija, tā vēl Ukrainas kāda ieslēdz, tur, sap citu, to ukraiņu valodu nav tik nesaprotam, lai tur tā. Nu, kad tu tā paskaties, nu, tā patiesība tur nevienam nav. Katrs pasniedz savu to redzējumu un skatījumu, ja. Bet, ja kāds domā, ka dzelzs aizkaru izliekot, tāpat kā Padomju Savienība uzlika to slāpētājus Amerikas balsī no Vašingtonas un Rādio Brīvība no Minhenes, un tāpēc nosargās tagad, interneta laikā, nosargās no informatīvās plūsmas, un tas nav iespējams. Ja? Tas ļoti labi. Cilvēks jau nav dumšs. Ja? Cilvēks nav dumšs. Viņš
Viņš saprot, ka lielie spēlē savas spēles. Ja? Galvenais nepatrāpīties viņiem tagad pa kājām. Vat Latvijai nepatrāpīties pa kājām. Ja mēs vēl uz to varam nopelnīt, vispār ļoti, ļoti skaisti. Es nedomāju cilvēku nāvi un problēmām. Es runāju par to, ka tai ģeopolitiskajā spēlē, ja? Lai mēs nezaudējam. Tā. Tas arī liela māka. Ja? Arī liela māka. Un es domāju, mums nevajag aizrauties un meklēt tur ienaidniekus un biedēt pašiem sevi. Krievijai nav nekāda vajadzība te neko darīt. Tas, ka par ietekmi Latvijā iet cīņa, tā tas ir, bet, un, protams, teiksim, tas, ka, piemēram, Saeimas vēlēšanās mums ir etnisks balsojums lielā mērā, un tas nekas labs nav. Diemžēl tas nekas labs nav. Bet, mēs esam pieraduši to tādu situāciju. Labi, vēl? Man ir jautājums par to sevis baidīšanu. Tā tiešām ir tāda masveida pēdējās dienās. Psihoze, jā. Jānopērk 5 tanki un jānoliek uz robežas, jā. Un tad Pavriks, kuram vispār vajadzētu varbūt pastāvēt pašlaik klusi, ir izteicies, ka tā ģeopolitiskā tā pārdala un tā Krievijas interesi šobrīd saistībā ar tiem notikumiem, kas tagad būs Ukrainā, būs ļoti liela uzmanība jāpievērš, un tur tie notikumi var būt nezinu kādi jau Latvijā. Kāpēc šie izteikumi ir vajadzīgi un kāpēc tik bezatbildīgi? Kā jūs to skaidrošat? Cilvēks domā, ka ar tādiem radikāliem antikrieviskiem paziņojumiem, ka viņš varēs iegūt vairāk balsis. Viss, jo Pavriks nav tik stulbs, lai tiešām tā domātu. Ja? Bet, šī priekšvēlēšana tuvums, viņš tā saprot, ka tas varētu nest politiskas dividendes, un tāpēc viņš arī tā runā. Grib nokļūt Eiroparlamentā, varbūt izpatika amerikāņiem, ka amerikāņi novērtēs viņa tā teikt to te drosmi, pļāpāšana pret Krieviju, ja? Es domāju, ka Latvijai šobrīd vajag mieru, nosvērtību un strādāt un risināt savas problēmas. Mums to problēmu. Elektroenerģijas tarifiem nevaram tikt galā. Tas destabilizē Latvijas sociālo-ekonomisko situāciju. Tas ir reāli pret Latvijas nacionālām interesēm. Veselības finansēšanas likums, tā kā viņš tagad ir, tas destabilizē iekšējo sociālo-ekonomisko situāciju, un tas ir pret Latvijas nacionālām interesēm. Un tas ir daudz kaitīgāk un bīstamāk nekā tur Krievijas lidmašīnas kaut kur. Vai desant divīzija Pleskavā, vai kur viņi tur būtu. Tas ir daudz, daudz sliktāk un bīstamāk.